Es esmu Paula. Un es esmu Lāsma. Un mēs esam podkāsta 2. epizodē. Un šodien ar mums kopā ir 2 brīnišķīgas baleta mākslinieces, Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieces, Nikola Anna Bloma un Keita Marija Bloma. Čau! Čau! Es tā saprotu, jūs nākat no Ograsgala un jūs esat māsas. Varbūt jūs varat nedaudz pastāstīt par to, kāda jums ir vecuma atšķirība. Kāda jums vispār ir ģimenē būt māsām, bet strādāt tā kā vienā nozarē? Tu jau sāk ar tādu grūto jautājumu. Es esmu 4 gadus vecāka par Keitu. Ko tur par Ograsgalu? mēs esam vispār 4 māsas. Mēs uzaugām laukos, Rīgā, Ogarē, un tad mēs braukājām pārsvarā. Jūs tagad dzīvojat Rīgā jau? Jā, šobrīd jā. Bet man šeit ir ļoti forši, ka man māsa ir kā kolēģi, jo tas nav tikai tā kā, ja daudz saka, ka tas varētu būt grūti, un kā jūs tā kā varat kopīgi strādāt, bet man šeit, kad, ja tev ir kāds no ģimenes pārstāvji tur, tad tu vienmēr zini, ka tev ir tā kā atbalsts. Jā, man pat arī šķiet, ka es nezinu, varbūt tas nāk no kaut kāda ģimenes tā veidojuma, kādas ir attiecības ģimenē un kā tā draudzība tur veidojas. Es nezinu, man nekad nav bijušas problēmas ar Keitu strādāt. Īstenībā šis ir mūsu 1. gads kopā sanāk. Bet jā, es tikai priecājos. Es vienmēr zinu, kurš var aiziet paklausīties kādu viedokli. Jā. Man pašai ir 2 jaunākas māsas, un man liekas, tas ir vienmēr forši, kad viņas nāk man atbalstīt kaut kādos projektos vai kaut kādos kopīgos pasākumos, tad reiz tāda drošības sajūta. Noteikti. Jā, noteikti. Jā. Bet pastāsties par to sākumu. Kā jūs vispār, sanāk, Nikola bija pirmā, kas sāka savus baleta gaitas. Jā. Tad kā tu nolēmi kļūt par balerīnu? Es pat esmu, man liekas, nākusi atpakaļ pie šī jautājuma vairākas reizes. Es nevaru pateikt, ka man ir kaut kāda konkrēta atbilde uz šo, bet māsa, kas ir vecāka par mani, abas ir vecākas, bet tā, kas ir bišķiņa vecāka par mani, viņa piedalījās Zelta talantos. Un tajā konkursā piedalījās arī baletdejotājs. Un es biju sākus tur Ogrē iet vingrošanā, un Ogrē tur citu pulciņu nekādu dejošanas nebija. Un tajā brīdī mēs it kā vairāk pa Ogri dzīvojām. Un tad pēc tā konkursā es laikam pajautāju mammai, kas arī gribētu dejot baletu. Un tad jau viņa bija tur sadraudzējusies ar tām mammām. Un tad viņa ieteica, kur mani aizvest. Tad es, protams, izlūdzos, lai mani aizved. Tad sāku dejot studijā. Un no tā jau tur baleta skolā. Un kaut kā tas ceļš tā tur arī aizgāja. Un Keita skatījās uz piemēru un tad arī? Jā, man šķiet, ka viņa man vienkārši iedvesmoja un es arī gribēju to darīt. Cik gadu vecumā sanāk, kad tad jūs sākāt? Baletu tikai 10 gadu vecumā. Jā, es vingroju 4 gadus pirms tam. Nezinu, skaitās laikam, ka jo agrāk, jo labāk. Jā, tā ir dzirdēts, jā. Nekas. Sanāca tāpat. Bet bieži ir tā, ka tu dejo, bet jums tas ceļš aizved līdz arī jau tā kā profesionālam baletam un baleta skolai. Kā tu nonāci, un pēc tam jau arī Keita, kā jūs nonācāt līdz tam, ka ir jāiet uz Rīgas choreogrāfijas vidusskolu tajā laikā, vēl tā saucās? Jā. Ziniet, droši vien tā industrija ir tik savienota. Mana baleta skolotāja pati bija bijusi baletdejotāja, un tad tā vide, protams, ir pazīstama. Varbūt izskanēja, ka kāds ies mācīties no tās studijas uz baleta skolu, un man liekas, ausis jau bija saspicētas, un tad jau man arī vajadzēja. Un Keita ir loģisks turpinājums. Ja ej mājas spēdās, tad arī. Bet tas... Atgriežoties, teici, jā, ka parasti saka, kad jāsāk varbūt jaunākam. Vai tev arī šķita, ka varbūt tas ir grūtāk? Ja, tā kā tu sāki tieši ar baletu 10 gadu vecumā, pēc tam, kad tu jau aizgāji uz Rīgas choreogrāfijas vidusskolu, sapratu tagad Rīgas baleta skolu. Vai tur tā kaut kāda ziņā tā konkurence, jo es esmu dzirdējis, ka tur vispār ļoti sīva konkurence ir
baleti industrijā, ja to tā var nosaukt? Nē, man nebija grūti. Man labi gāja. Es nezinu, varbūt tā bija tā vingrošana. Es nezinu, vai tur bija kaut kāda atšķirība tiem, kas sāka 2 gadu vecumā. Nu, īstenībā, varbūt tās, ka viņiem pat pēc tam ir grūtāk, jo viņi ļoti daudz laika pavadījuši ejot šo ceļu, un kaut kādā brīdī vienkārši jau varbūt ir par daudz, un tad varbūt tas vecums bija pat labāk manā gadījumā. Un, Keita, sanāk, tu sāki jau agrāk, jo tu redzēji, ka māsa jau... Jā, man liekas, man bija kādi 7 gadi. Tad es sāku arī studijā iet. Un tad sākoju baltskolu. Un baltskolā tas sanāk, es vienkārši nezinu tik labi. Tas sanāk, tā ir kā tiešām kā vidusskola, kur tu ej no 1. līdz 12. klasē. Tur iestājās pēc 4. vispār izglītojošās klases, un tad sanāk, ka no tās 5. līdz 12. ir 8 gadi. Jā, un tad saņem savu diplomu. Jā. Un soļot tālāk. Un tad jūs abas nonācāt Latvijas Nacionālajā operā un baletā, vai? Es aizbraucu mācīties Hamburgu pēc 1. kursa, man šķiet, vai ne? Un tad es pavadīju tur 2 gadus Hamburgas baletskolā, un tad es strādāju 2 gadus Šveicē. Un šobrīd esmu atpakaļ Latvijā. Varbūt var izstāstīt, kādas ir tās atšķirības starp dažādām valstīm. Man liekas, vienkārši ir interesanti pieredzēt citu viedokļus un saprast to, ka pasaule ir daudz plašāka nekā tikai vienā burbulī, un tad tev atveras vairāk iespējas varbūt. Un tā. Un Nikola, kā ar tevi? Tu esi tikai? Jā, es esmu... Jā. Un tu redzi kaut kādas atšķirības, kas jums ar māsu ir? Noteikti. Keitai tiešām tā kustība valoda ir daudz plašāka. Es atceros, kad viņi aizbrauca uz Hamburgu, viņi teica, ka viņi tur jūtās kā maza skudriņa. Un man liekas, ka mēs šeit to sajūtu nevaram dabūt. Es nezinu, varbūt mēs esam tik daudz vai kā. Un kā jau Keita teica par to, ka atverās tiešām tas redzējums. Un, tās kustības viņai ir plašākas, brīvākas. Viņa nebaidās viņus izmantot. Arī mums ir tikai tā viena skola, kas mums ir mācīta. Tad, kad Keita aizbrauc uz Hamburgu, tur ir atkal citi pamati, cits skatījums. Un tad, kad viņa sakrāja to, tad vēl aizbrauc uz Šveici. Izklausās ļoti stilīgi. Jā, bet kā vispār ir Latvijā lielākoties tie, kas strādā Latvijas Nacionālajā operā un baletā? Tie ir cilvēki, kas ir izbraukājuši jau arī studējot kaut kur ārzemēs vai pārsvarā, kas ir mācījušies Latvijā? Nē, mūsu direktors pieturas pie tās domas, ka viņš grib savējos šeit. Principā ir tā, ka es negribu samalot, bet Keita ir tāds atsevišķs gadījums, kas aizbrauc un tādā atbrauc atpakaļ. Ka pārsvarā tiešām visi, kas atnāk, tad viņi nāk no skolas, izņemot puišus. Puiši gan tiek pieaicināti no ārzemēm, un tad viņiem tur ir atšķirīgs pieredzes. Baletā arī puiši ir tāds deficīts. Jā. Jā, man liekas, tas visās deju nozarēs ir tāds. Jā. Un tad sanāk, ka ja nāk visi no tās skolas, tad visi jau viens otru principā pazīst no ļoti jauna vecuma, vai ne? Un tu jau zini, kas tev tur priekšā sagaida. Jā. Tas ir forši, vai jums šķiet, ka tas varbūt, vai gribētos dažreiz tomēr, kad ir kādas jaunas sejas? Man šķiet, ka dažreiz tas var tā kā izveidoties kā tāds kā kults, tā kā tu zini tos cilvēkus jau tik ilgi, tu zini visu ap viņiem, un man šķiet, ka būtu jauki redzēt jaunas sejas. Nevis tādā ziņā, ka man viņi nepatīk vai kā, bet lai ir tajā citādāk. pašā laikā, man liekas, forši arī ir uzaugt kopā. Tā, redzēt to transformāciju ar tiem, ar ko tā kā atkal sanāk kopā mācīties. Un iet tālāk tos ceļus kopā arī. Jā, tur abas puses, es domāju, katram savu plusu, katram savu mīnus. Un kā jums bija viegli izvēlēties, ja ka tā jau būs tiešām kā profesija, ja tas ir iesākts ceļš, tad liekas, tad jau tā kā nepametīšu, vai vispār daudz cilvēku, kas mācās pēc tam arī nemaz neaiziet profesionālajā karjerā? Personīgi es domāju, ka man nebija savā galvā variantu B, vai es arī, stājot uz baletskolā, es neatceros, kas būtu domājis, ka mani nepaņems. Es nezinu, man
tā kā likās pašsaprotami, ka man tur ir jābūt, un tāds arī aizgāja. Bet daudz aiziet. Jā. Mums arī ir pēc 5. baleta klases, kas ir 9. klase. Vispār izglītības. Jā. Mums ir eksāmeni, kur tā kā cilvēks paņem uz kursiem vai nepaņem. Tā kā Tur arī daudz atsevišķas konkursu. vidusskola. Jā. Nu, pastāstiet par vienu dienu tādu jūsu dzīvē. Kā izskatās baletdejotāja dzīve? Piemēram, jums vakarā ir izrāde. Kā jūs tā kā sākat savu dienu? Kā jūs gatavojaties? Jums ir atšķirīgs nu, tādas tā kā dienas kaut kāds koncepts, kā jūs rutīnā. Nu, man liekas, līdz tam, kad mēs nokļūstam darbā, droši vien, vai pēc tam, bet darbā plus mīnus visiem ir labi. Es sākšu. Tātad mēs pieceļamies. 11. mums sākas treniņu stunda, kas ir tā kā kopējā katru dienu, kur mēs iesaldām savu ķermeni, mēģinājumiem, tai pašai izrādē vakara. It kā iekustamies, lai redzētu, kas varbūt sāp, kas nesāp, kas labāk kustās. Un tad no vajadzības ir mēģinājumi, vai nu tai vakar izrādē, vai nu jau nākamajām izrādēm. Tad ir pauze vienmēr pirms izrādēm, kurā es pārsvarā izvēlos pagulēt. Es kaut kā uzkrāju to spēku guļot, un tad vakarā ir izrāde. Un kā Keitei? Es parasti uz darbu nāku ļoti vēlu, kas gan jau nav vislabākais priekš traumām un tā, bet man patīk tā, kad es esmu pēdējā mirklī, tad es stresoju, man kaut kāds adrenalīns ir. Jā, mums ir treniņu stunda. Tas pats, kas Nikolai parasti mēģinājumi. Pauzē. Ja ir labs laiks, es iziešu pastaigāties varbūt, bet arī parasti dodos mājās atpūšos. Ir cilvēki, kas paliek operā, bet man liekas, ka man ir pārāk daudz visa, tāpēc man patīk aiziet mājās. Un pēc izrādes man, pieņemsim, ir grūti aizmigt. Es nevaru uzreiz aiziet mājās un aizmigt. Un tad vienkārši parasti pērdu vakariņas un skatos kādu filmu. Man šeit arī Keita pieminēja, ka mēs ejam mājās un ka tā ir mūsu tāda priekšrocība. Jo, teiksim, ja mēs turpināt dzīvi augšgalā, tad tev ir jāatrod kaut kāds sava vietiņa teātrī vai kur, lai tu atpūstos. Vai, tas paliek daudz grūtāk menedžējams. Un tad, ja ir forši, ka var izmantot to Rīgu jaunu un aiziet vienkārši mājās. Un tā ikdiena, ko jūs tad izstāstījāt, tas ir tad, kad ir izrādes, un tās izrādes droši vien nav tā, ka ir viena, un tad uzreiz ir jau sagatavot nākamā, vai tiek jau paralēli gatavotas izrādes paralēli. Yeah. Un tad tas ir tā kā visa gada garumā, principā ir tāds kaut kāds grafiks, jā? Jā? Nē. Piemēram, kā ir tad, kad ir jaunie studējums? Jums ir loma? Tad kāds ir tas periods? Droši vien jāsāk ar to, ka mēs savu grafiku nākamajā dienā uzzinām iepriekšējā dienā. Mēs dzīvojam dienu no dienas, un nākamā diena mums ir noslēpums. Mēs zinām, kad ir izrādes pēc repertuāra, ja mēs paskatāmies Operas mājaslapā. Bet, jā, mums nav tā, ka pieņemsim nedēļa vai mēneša. Tas nav tā grūti? Ir tiešām grūti plānot tādas parastas lietas kā ārsapmeklējumi, vai tur es, pieņemsim, mācos tagad, un es nevaru laicīgi nosūtīt tur, kas nebūšu, vai man kaut kā jāsamanedžē tas, un tad tas notiek tādā stresā bišķiņ, un tad tu vienmēr uz tāda akmens malas stāvi un ceri, ka viss saliksies. Bet saliekas. Jā. Tas ir tik interesanti, jā. Es nevaru iedomāties, kā man būtu Dzīvot dienu no dienas. Jā, tas ir. Man vienkārši bija pilnīgs priekšstats, ka tur tā kā arī viss ir zināms grafiks pilnīgi uz priekšu. Jā. Ne, bet mums ārzemēs, pieņemsim, bija, mums bija gada grafiks, un tad bija vienmēr nedēļas grafiks. Mēs jau zinājām sarakstu visu. Latvijas īpatnība. Jā.
Un parunājam par izrādēm. Jums ir kāda mīļākā izrāde līdz šim, kur jūs piedalījušies? Un kāpēc? Vai loma tieši tajā izrādē? Vai gatavošanās process? Un vispār vēl nākamais šim klāt. Vai jums patīk tas sagatavošanās periods vai tieši pirmizrādes un vispār izrādes? Kā jūs to visu? Mana šī brīža mīļākā izrāde noteikti ir Aleksandra Ekmana Kaktusi, kas ir šīs sezonas jauniestudējums. Tur arī es dējoju. Es negribu teikt, ka tā ir galvenā loma, bet tur ir viens duets, kas skaitās kā solo gabals. Un es dejoju, un citā sastāvā dejo arī Keita, kas, man liekas, arī ir super brīnišķīgi. Man ļoti patika. Man nepatīk parasti iestudējuma procesi, man ļoti nepatīk mācīties, man nepatīk tas moments, kad es nezinu, kā to visu salikt kopā, un tas vēl viss ir jāatcerās un jāizpilda labi. Un man patīk tas brīdis, kad jau tūlīt būs. Ja tas laikam arī ir tāds mīļākais, pat nevis pirmizrāde, bet tas tieši tūlīt. Un ar kaktusiem bija ļoti forši strādāt. Mums bija, kā viņš sauc, inscenētājs laikam, horeogrāfa asistents Džozefs Kudra atbraucis ar mums strādāt, un viņš bija ļoti patīkams cilvēks. Tiešām man bija viegli komunicēt, man patika viņa darba stils, bija ļoti forša pieredze. Un sanāk, šo izrādi vēl var redzēt? Jā, šī izrāde būs šonedēļ svētdien. Redzam Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Gan jau tad, kad podcasts jau būs gaisā. Tad mēs jau būsim nokavējuši, bet nekas ejiet, skatieties. Bet augustā jau ir vēl viena, tā kā nākamajā sezonā. Noteikti var paspēt. Mēs arī varam aizvien. Jā. Un kā Keitai? Es neteiktu, ka man ir viena mīļākā loma, bet man patīk domāt tā, ka man, pieņemsim, ja izrādi patīk vai nepatīk, man vienalga ir jādejo, un tad es cenšos savā prātā iegūt jaunu pieredzi ar tām izrādēm. Jā, bet tāda viena mīļākā, es domāju, ka man nav. Un jums vienmēr sanāk, ka tajās izrādēs droši vien uz lomām ir atlases konkurss, viņam var pieteikties, vai arī jau režisors vai kāds cits jau izdomā konkrēti, kurš būs kurā lomā, un tad nāk un tā kā novāc to sastāvu tādā veidā? Ir dažādi. Ir dažreiz tā, ka jau mūsu direktors jau ir aptuveni provizoriski izvirzījis, ko viņš gribētu redzēt. Ir situācijas, kad atbrauc un horeogrāfs saka, ka nē, man šis neder, es gribu pats salikt, un tad viņš arī tur liek. Bet parasti viņi skatās treniņu stundu vai varbūt kādu mēģinājumu un tādu izliek, ja tas nāk no horeogrāfa puses. Jā. Jums daudz ir sanācis būt kopā tieši uz skatuves? Izrādēs operā? Šogad. Jā. Šogad mēs arī strādājam pirmā gada kopā. Jā, līdz tam mēs pat nebijām nekad dejojuši kopā. Bet kas ir tas, kas jūs velk uz to lielo skatuvi? Jo ir jau, kas vienkārši pabeidz mācības un aiziet, piemēram, pedagoģijā vai kaut kā citu žanru atrod tajā visā, bet kas jūs aizved līdz lielai skatuvei? Tas tomēr ir, tā ir opera. Man liekas, man ir vienkārši sajūtas ziņā tā. Es nezinu. Es man liekas, domāju arī līdzīgi. Es kaut kā nesen sev noformulēju, ka man droši vien patīk darīt vai gūt tās sajūtas, kuras es nevaru nopirkt par naudu. Un tad tā skatuve varētu būt tā sajūta, kuras tā kā es nevaru nevienam samaksāt. Jā. Un kurā brīdī, jūs noteikti sevi varat saukt par māksliniecēm, par jaunām māksliniecēm, kurā brīdī varbūt jums bija tā sajūta, kad jūs esat tā kā mākslinieces tajā brīdī, kad, absolvējāt skolu vai pirmizrādē vai? Es redzēju šo jautājumu jūs iepriekšējā intervijā, un es jau bišķiņ padomāju, ko es domāju par šo. Un es
nesauktu sev par mākslinieci, jo, ja man uzdod šo jautājumu, un es tā kā nezinu atbildi, man liekas, ka tātad es neesmu. Ja tas būtu tik pašsaprotami, tātad jā, es esmu. Un man atkal liekas, ka tā sajūta atnāk tad, kad tu jau esi pabeidzis karjeru, kad jā, es esmu baletdejotājs, turpat mākslinieci. Un tikai tad. Interesanti. Keita arī, vai tu sevi sauktu par? Es sev sauktu par mākslinieci. Keita ir mākslinieci. Par to karjeru. Baletdejotājiem karjera ļoti īsa. Vai jums no tā nebija bail? Man šķiet, ka tas ir tikai plus. Jā, mēs ilgāk nemaz nevarētu. Tādā ziņā fiziski tu baigi nevari padējot. Arī emocionāli tas ir, man šķiet, augsta stresa mākslas veids vai sporta, vai kā to apvienot labāk. Un kad, jā. Jums jau ir plāni, ko jūs pēc tam darīsiet? Tu minēji, ka tu mācies kaut ko saistībā ar baletu, vai? Nē, es šogad, sanāk, es jau tagad esmu pabeigusi 1. kursu Rīgas Stradiņu universitātē. Es, laikam, tā programma ir psiholoģija. Jā. Wow. Tā kā es gribētu varbūt kaut ko ar to. Man gribētos arī par vētārstu mācīties, bet tur atkal vajag klātienē būt, un tad tas tā kā vienkārši nav fiziski iespējams. Bet psiholoģija jau, man liekas, arī ļoti palīdz jomai šī brīdī. Jā, Noturēt augsto stresu. jā, un Sabalansēt. jā, un man liekas, ka mums arī pietrūkst šādu speciālistu mūsu vidē. Mēs tomēr esam augstas klases mākslinieki, tie paši sportisti, un sportistiem ir tas atbalsts pieejams tādiem, nezinu, kas brauc uz olimpiādēm, bet mums, kuriem dienā jāiziet uz tās skatuves, tas stress nepaliek mazāks, viņš neizūd maģiski. Un kad jā, tā, ka tas būs gan noderīgi gan man, gan varbūt tās pēc tam varētu kaut ko šajā jomā arī ar dejotājiem pastrādāt. Tas būtu interesanti. Jā. Un Keita, kā ar tevi? Man nav noteikts plāns, bet es gribētu vienkārši plūst. Bet es sevi neredzu dzīvām Latvijā nākotnē. Bet es labprāt apceļotu pasauli un tad redzētu, kas notiks. Kur dzīvojas drīz? Tas arī izklausās ļoti forši. Man liekas, arī iezīmēs tagad tā mūsu atšķirība, jo es esmu droši vien vairāk tāda pa plauktiņiem, racionāli domājošāka, un tad Keita, varbūt arī tāpēc arī viņu var sevi saukt par mākslinieci. Es tieši gribēju prasīt, kādas jums vispār tādas atšķirības, jo joma ir viena. Un arī tas ceļš, kuru jūs esat gājuši kaut kādu to posmu, ir līdzīgs. Un mēs ļoti labi saprotam, ka arī skola ir diezgan līdzīgi domājoša. Bet kādas ir jūsu personīgās tādas, ja jums ir jāparaksturo vienai otra, kādas ir jūsu atšķirības varbūt? Un kas ir palīdzējis no šīm atšķirībām atkal tā kā aiziet katram to savu ceļu? Jo, piemēram, Nikolai tā ir Latvija sākotnēji jau uzreiz pēc skolas beigšanas, bet Keita izdomāja, ka viņa dosies ārpus Latvijas. Es, kā jau iepriekš teicu, man liekas, Keita ir ļoti atvērta, tāda tiešām māksliniece, brīva, viņai varbūt mazāk interesē, ko citi padomā, bet viņa vairāk ieklausās sevi un tā kā piedāvā sevi tādu, kāda viņa ir, un ar to arī ir tāds lielais pluss droši vien šajā sfērā. Tad autentiski. Jā. Kāda ir māsa? Vēlreiz jautājumu. Kādas ir tās atšķirības jums? Keita saka, Nikola saka, es to izsajūtu. Man šķiet, ka Nikola ir daudz apzinīgāka un gudrāk, ko viņa saka. Man dažreiz vienkārši sanāk kaut ko pateikt. Tad sanāk, kā sanāk. Bet jā, viņa zina, ko viņa grib, un viņa arī pateiks, pieņemsim tam cilvēkam vai kolēģiem. Man šķiet, ka viņa arī netēlo no sevis kaut ko citu, kas viņa nav, kas man ļoti patīk. Labāk tās autentiskas ir, bet citādākā izpausmē uzreiz. Jā. Bet vai jūs teiktu, ka jūsu starpā ir arī kaut kāda tāda veselīgā konkurence tomēr esot vienā jomā, vai viss tā draudzīgi tiek? Es Keitai novēlu tikai to labāko. Es priecājos par viņas
lomām man nekas neskauž. Nezinu, man nav tādas īpašības varbūt vispār kā tāds. Man arī. Tas ir tik forši. Rītīgi mīļi. Jā, un tik arī forši, ka vienā jomā un kad var tā viens otru atbalstīt. Mm. Un vai jums vispār šķiet, vai ir viegli būt jaunam baleta māksliniekam? Es jau klausies iepriekš, jo mēs arī uzdevām, kā ir viegli būt jauniem mūziķiem. Un tad, jā, kā jūs teiktu, kāda varbūt ir tā, viens ir tā industrijas puses, cik viegli tajā ir iekļauties jau profesionālajā jomā, un otrs ir varbūt kaut kāda sabiedrībā, jā, kā vispār jūs redzat Latvijā, vai cilvēki nāk uz baleta izrādēm, vai tas ir tāds retums. Tā pārēj no skolas noteikti nav tā vieglākā, jo it kā tu zini to kolektīvu, bet realitātē tiekāp vienkārši svešā kolektīvā, kur tu esi tas jaunpienācējs, un baleta vidē arī valda tāda hierarhija, katram ir tas savs slānis, un tu nedod Dievs izdari kaut ko, kas pārkāp tavu to kategoriju, un sākumā tā sajūta ir tāda, es negribu teikt biedējoša, bet tāda tramīga, nezinu, kur kāju spērt labāk, un ar kuru runāt, un par ko runāt. Jā, tas tā, man tāda sajūta ir. Varbūt tās ārzemēs svešā vidē iekāpt ir bišķiņ citādāk. Mans pirmais gads Šveicē bija ļoti labs, jo kolektīvs bija ļoti atvērts, un es jutos, ka par mani rūpējas, kas bija ļoti jauki, bet vispārīgi es domāju, ka jaunai paudzei mentāli tas ir grūtāk iziet šo profesiju nekā fiziski, bet ja tas būtu tikai, ka mēs aizējam uz skatuvi, nodejojam un aizējam mājās, tas būtu daudz darāmāks nekā iet visam cauri un jā. Man liekas, arī tas vecums, mēs pabeidzam skolu tajos 18 gados, un pārsvarā tas ir tas brīdis jauniešiem, kad viņi iet mācīties. Tas nozīmē, ka tie ir vēl kādi 3, 4, 5 gadi, viņi ir paaugušies, viņi ir izveidojuši to savu identitāti. Mēs esam kaut kur pa vidu, cenšamies būt ļoti pieauguši, iekāpt šajā mākslas pasaulē, kur tiešām cilvēki ir dzīvojušies jau ilgāku laiku, un jā, man liekas, ka mēs esam tādi ļoti jauni tajā brīdī, un varbūt arī tā ir tā nevis problēma, bet tas tāds faktors bailīgais. Man šķiet, ka skolā tu tiecies pēc tā, ka tu tiksi kādā trupā, tā, ka tu tiec, tad ir jautājums, kas tagad. Uz kurien es gribu tiekties, vai kāds ir mans mērķis, jo atzīmes vairs neliek. Un skolotājs nesaka. Jā, skolotājs tev nesaka pie katra soļa kļūdas. Tāpēc, jā. Tas liels darbs. Tāpēc es mācos par psihologu, un varbūt šo varētu arī kaut kā apvienot, jā, un palīdzēt. Man liekas, tur vajadzētu būt kādam cilvēkam, kas stāsta par ievirza tos bērnus vai jauniešus. Un man šķiet, ka ļoti svarīgi ir arī, ka tas ir cilvēks, kas ir pats tam gājis cauri. Jā. Un no tās pašas industrijas, un viņš zina to drēbi. Jā. Un to profesijas iekšēni un vispārējo. Jā. Man vēl tas, ko es tur apvienu, tos divus jautājumus vienā, bet kā jums par to sabiedrības pusi arī vēl par to, kā vai nāk uz izrādēm daudz cilvēki, vai es nezinu, varbūt vispār ir kaut kādi konkrēti, kas vienmēr sēž pirmajās rindās, jūs jau atceraties šo kundzi sarkanā jakā, vai ka viņi jau vienmēr ir uz pirmizrādēm. Jā. Nāk cilvēki, jā. Izrādes ir izpārdots pārsvarā. Ja šobrīd arī ir savākušies tāds bariņš, man liekas, kā viņus tagad nosaukt? Baleta fanāti. Jā, tās ir labs vārds. Kuri tiešām nāk uz katru izrādi. Un forši. Tāda viena tantiņa. Lai gan,
Es laikam tagad nevarēšu kādu piemēru iedot. Bet tie pārsvarā ir, vai jūs redzat arī, ka ir, labi, es nezinu, cik vispār droši vien izrādes laikā jau baigi to publiku nesanāk izpētīt prožektoru un tā, bet varbūt, nezinu, redzot kaut kur, vai arī jauni cilvēki apmeklē izrādes, vai tie ir vairāk tādi jau, nezinu, gados vecāki cilvēki, vai? Es domāju, ka vairākums ir vecāka gadagājuma cilvēki. Bet jaunieši man šeit arī nāk, bet varbūt ne tik bieži kā. Jā. Nu, jā, es arī sāku mācīties, un manā kursā nav tikai varbūt jaunieši, bet liela daļa nebija bijuši uz baletu vispār. Un tagad kaut kā viņi nāk arī svētdien uz izrādi. Un tad es varbūt ievirzu viņus vēl šajā ceļā. Un, nezinu, jā, jaunieši. Es domāju, mazāk. kā kuri. Nu jā, droši vien. Es domāju pat par sevi. Kad tu biji pēdējais bijusi baleti. Nē, es noteikti esmu bijusi. Labāk, Bet- neizsaka. Nu, laikam tā publika ir droši vien vecāki ar bērniem, un tad vecāka gadagājuma cilvēki, jā. Jā, jau arī bērnu izrādes. Jā. Man liekas, es arī pēdējais biju uz bērnu izrādi kaut kādu. Tas bija kaut kāds vecais, man liekas, ka bija, vai tik nebija Pinokio vai kaut kas tāds ļoti sen apakaļ. Bet, jā, es arī neesmu vairs tik Es jauna. kaut kad biju uz baletu, jā. Bet, nē, es skatījos Riekstskodi kaut kad pa Tas arī televizoru. jau sen. Klasika. Nē, bet es pavisam nesen skatījos, jo man vajadzēja palīdzēt draugam analizēt baleta izrādi. Jā, studijām vajadzēja palīdzēt, un tad mēs kopā skatījāmies un rakstījām baleta analīzi. Tā bijām 10. Jā. bet es vispār domāju par to, ka es gribēju kaut kad iet, un es skatījos to repertuāru, un es pat nesapratu, uz ko no tā visi iet, jo man tiešām tā pieredze nav tik liela, un tā kā ir kaut kāda, varbūt daži ik pa laikam kādas klasikas, ko tu esi dzirdējis, tās izrādes, un tad ir atkal tie jaunie studējumi. Un mēs varēsim pastīties, kad ir Nikola Nikola Keita, un mēs Keita, jā. varēsim aiziet. Jā. Bet vai jums šķiet, ka ir labāk varbūt tādam cilvēkam, kas nekad nav bijis uz baletu? Jūs teiktu, ka tā varbūt iet uz jauniem studējumiem, jo viņi varbūt kādā ziņā ir modernāki, vai tomēr sākt ar tādām klasiskām izrādēm? Atšķirībā, kas cilvēkam interesē, vai vecā klasika, vai arī kaut kas modernāks man šeit, bet es neieteiktu iet uz 3 cēlienu izrādēm pirmo reizi, vai Jā, tad Es varbūt kaut ko klasiku vieglāku. Gulbju ezers. Varbūt nē. jā. Jā, sākam kaut ko vienkāršāku. Riekskodis. Jā. Ziemassvētkos, man liekas, izcili. Jauka noskaņa. Jauka. Pēc tam. Jā, viss Jums? tur ir. Nav tik gara. Jaunie studējumi arī ļoti atkarīgs, kāds jaunie studējums. Pieņemsim, šajā kaktusu izrādē ir tā, ka pirmā daļa sastāv no klasikas, sauc koncerti briesmas ikvienam, laikam kaut kā tā. Un tur tiešām tur ir pavisam cits horeogrāfs bijis klāt, un tā ir klasika. Un tad tas otrais cēliens ir tie kaktusi, kas ir laikmetīgā izrāde. Un man liekas, ka tā gan ir ļoti forša iespēja, jo tu tad varbūt pats priekšējais saproti, uz kurien tu gribi tālāk nākt. Un arī nav tik gara, tā ka tu vari izbaudīt no abiem pabišķiņiem. Man liekas, ka Nikola mums ir Jā, mēs ieintriģējis. Es augustā domāju, ka mēs augustā būsim klāt. Jā. Super. Un jums pašām labāk patīk, kad ir tāds klasiskais balets, vai tomēr tie jaunās laikmetīgās izrādes? Man laikam tā būs neoklasika un laikmetīgā. Man patīk dažādība. Mhm. Un kā, varbūt, kā mēs, man liekas, sapratām šī podkāsta laikā, balets ir tāda ļoti tālu un sveša tēma, bet kā ir ar stereotipiem? Noteikti jūs esat dzirdējuši, es domāju, stereotipus, kas ir sabiedrībā par baletu. Un vai jums tā kaut kas prātā, kas ir tā kā pilnīgi greizi, un jūs gribētu pateikt, ka tā galīgi nav? Vai varbūt ir kaut kādas lietas, ko jūs, kas tiešām tā arī ir varbūt? Pirmā lieta, ka mēs esam ļoti konkurējoši savā starpā.
tur ir tie visi briesmu stāsti, kur pontēs par stiklu iekšā. Absolūtas šausmas. Varbūt kādreiz, un es pat nedomāju, ka tas tiešām ir noticis, bet es nezinu, man liekas, ka mums ir diezgan draudzīga tā atmosfēra. Un, protams, ka tā konkurence pastāv, un viņiem vajag arī pastāvēt, jo tas kaut kā motivē un liek attīstīties. Jā, tas laikam man pirmais nāk prātā, un man ļoti nepatīk. Jā, man liekas, arī cilvēki domā, ka baleta dejotāji ir stulbi, ka viss, ko viņi zina, ir tikai dejot, bet Jā, kā kāju pacelt un, paceliet, zini. jā, manuprāt, tā nav. Jā. Un tas, kad, tu jau minēji par konkurenci, man liekas, es dzirdēju, par to kaut kādu varbūt arī augstprātību cilvēkos, ko jūs noteikti vispār, man liekas, salaužat visus stereotipus par to, kāda ir baleta dejotāji, jo, tā varbūt kaut vēsums, bet tas, es to dzirdēju vairāk tieši par varbūt pedagogiem, vai jums tā likās arī baleta skolā, ka jums bija tādi rītīgi stingrie pedagogi, vai... Vispār man šķiet, ka šis uzskats ir izveidojas tikai tāpēc, ka mums ir ļoti stalta tā stāja, un mēs vienkārši stāvot ļoti iztaisnoti. Izskatās, ka tas it kā gribi būt pārāks par citiem, bet tā vienkārši mūsu tāda darba specifika, un tā kā tas ir veids, kā mūsu ķermenis kustās. Par pedagogiem. Es tā nevarētu teikt. Protams, viņi arī ir bijuši mākslinieki, viņiem ir ar ko lepoties. Ir bišķiņi jāapceļ savas deguns augšā, es domāju. Bet vai ir tāda stingrība, disciplīna, kas nav, manuprāt, disciplīna atkal tāda ļoti forša lieta, kas var nākt no visām tādām... Disciplīna jau ir. Disciplīna jau pieprasa, man liekas, ir sevišķi baleta māksliniekiem, jo bez disciplīnas nebūs. Jā, bet man liekas, ka disciplīna arī var bez stingrības izveidot, pieņemsim, baletas treniņos. Jā. Tādu cieņu Jā. Pret darbu un darba ētiku. Man liekas, tas ir tas, kas arī jums ļoti varētu būt. Jā, es domāju, ka mums ir. Es esmu tādā varbūt nelielā patīkamā šokā, jo es... Tu biji iztēlies kaut ko citādāk? Es vienkārši atceros, kad es biju maziņa, es arī kaut kādā brīdī mammai teicu, ka es gribētu būt balerīna. Un tad es teicu, un tad es domāju, kā tas būs, un tas būs tik traki, un tur būs tā, viss tā ar lineālu pirkstiem, un tas, domāju, tam būs jāstāv, un tad es kaut kā man tā apkārt visas vecmāmiņas, visas sabiedēju, un ko tu darīsi, un tev nebūs tur karjeru, un kur tu mācīsies, un vispār nav kur mācīties, un vēl kaut ko. Šis arī, starp citu, ir viens no tiem stereotipiem, ka mums ir ļoti slikta izglītība, un ka mēs tiešām, kā jau Keita teica, iznākam ārā stulbi. Jā. Bet tas ir no paša atkarīgs. Tas gan. Nikola ļoti cītīgi mācījās. Bet tas arī visās jomās no paša atkarīgs. Tas nav, mēs vienkārši baltā esam tik maz, varbūt ne tik maz, bet tik, cik esam, tik esam, un tā industrija ir ļoti šauriņa. Jā, tas ir interesanti, jo man teica arī, ka ka tik milzīgi konkurence un nekur nevarēs tikt, un nekur nebūs kur mums ir divas baleta mākslinieki un māsas. Jā. Varbūt tas ir paldies mūsu vecākiem, viņi nekad mums neteica, un es to virzīja. Jā. Ticēja. Jā. Vienmēr palīdzēja, lai vai kādā situācijā mēs būtu. Ja es domāju, arī vecākiem ir diezgan grūti, ka viens iet to ceļu, un tā ir smaga profesija, tomēr ir sevišķi tas sākums, un kad arī otra māsa arī izvēlās to pašu darīt. It kā no vienas puses viegli, kad viens jau rāda piemēru, bet tajā pašā laikā redzot to, varbūt kaut kāds tas industrijas blaknes, kas ir tā, kad divi nes to visu. Bet mēs vispār kaut kā visas māsas aizgājām tādā mākslas pasaulē, lai arī mūsu vecāki nav ar to saistīti. Jā, Patricija ir saksofonists. Jā, un vecākā māsa ir arhitekte. Wow, cik forši. Kaut kā visi atrada savu. Talantīgi cilvēki. Pilnīgi par šaubām. Vai jums šķiet, ka jūs varbūt kaut kā savā ziņā ziedojāt, tāpēc, ka jūs izvēlaties šo karjeru, vai jūs teiktu, ka jums nav tādas sajūtas? Es vienkārši pieņemu, ka arī varbūt skolas laikā tas visdrīzāk bija
kā bija jau vidējā izglītība, un tad vēl paralēli bija balets, un tad tas droši vien aizņem ļoti daudz laiku. Vai nav tāda sajūta? Jā, noteikti tu ziedojies, bet man liekas, tu, pieņemsim šobrīd, kad ir tu strupā, tu izdomā, cik tu gribi ziedoties. Vai tu gribi būt kaut kur, jo man šeit, lai būtu kaut kur augstāk, tev ir jāziedo ļoti daudz no sevis, un tad vienkārši jāsaprot, vai tu gribi atdot visu, lai būtu augstāk tajā profesijā, vai tu arī gribi, lai tev ir dzīve ārpus baleta un varbūt saistīts ar ģimeni un tā. Man laikam ļoti nepatīk tas vārds ziedoties. Es domāju, ka mēs visi kaut kur izvēlamies kaut kādu ceļu, mēs kaut ko ziedojam, un arī tas droši vien ir tas uzskats, ka, ja tev balets ir tā, tad tev nav ģimenes, tev nav izglītības, tev nav nekā, bet, realitātē, man liekas, mums ir pilna trupa ar mammām, ar cilvēkiem, kas ir jau maģistrus pabeiguši, pirmos, otros, tā noteikti nav problēma. Jā, tas ir droši vien atkarīgs no paša. Par stereotipiem. Jā, par to, ka nēd un pārtiek tikai no jā, un svaiga gaisa, jā. Un svaiga gaisa. Bet redz, jā. Bet, un vai jums ir kādas sapņu lomas, varbūt, ko jūs kādreiz gribētu, vai vienkārši kur ceļš vedīs? Jā, esmu vienmēr atvērta jauniem horeogrāfiem, kas varbūt uztaisīs horeogrāfiju uz mani, kas man ļoti patīk, bet man nav tādas sapņu lomas, kuras es gribētu. Jā, man arī nav. Patīk dejot, tas droši vien ir galvenais. Ko jūs novēlat sev? Ko jūs novēlat nākotnē? Katra pati sev, un ko jūs novēlat katra viena otrai? Es sev novēlu, lai es esmu mierā ar sevi. Tāpēc es būšu, ja esmu mierā ar sevi, tad būšu mierā ar visiem apkārtējiem. Nikolai es novēlu, lai viņa nebeidz nekad cīnīties un pastāvēt par savu viedokli. Un es viņai novēlu, lai viņai viss izdodas un viņai ir laimīga. Šis ir grūts uzdevums. Keitai es novēlu, lai viņa vienmēr paliek viņa pati un iet savu ceļu, nevis kāda izdomātu un jau citu galvā izplānotu un lai viņa ir atvērta pasaulē, kāda viņa jau arī ir, un to turpina darīt. Un, jā, man vienkārši ļoti patīk, cik brīva viņa ir, un es cenšos dažreiz to paņemt arī sev. Un sev es novēlu, pastāvēt laikam par sevi, nebaidīties, izteikt savas domas. Jā. Un varbūt vēl novēlējums kādam, nezinu, kādai mazai meitenei, kuras skatās un domā, ka viņa varētu būt balta māksliniece. Viņa var. Jā. Viņa var. Viņa noteikti var, un ja gribās, tad to vajag, ja negribās, tad nevajag. Un ja pa ceļam kaut kas nesanāk, tad nekas. Ir citas brīnišķīgas profesijas, ja sanāk forši, lai paņem visu to labāko. Jā, man liekas, arī jaunajiem cilvēkiem, kas iet uz to profesiju, ir nebaidīties runāt, jo man šeit arī balta pasaulē ir tā kā pierasts, ka mēs tikai pakritam ar galvu un tad viss ir ok. Bet man šeit, kad ar katru paudzi vajag runāt un pateikt savu viedokli, un lai cilvēki nekāp tev uz galvas un neizmanto tevi. Es iesaku tāpēc viņiem runāt un atdejot. Skaisti. Ar mums šodien kopā bija brīnišķīgās Nikola un Keita. Tiekamies nākamajā epizodē.